Kompānija Svob ir vācu uzņēmums, un pagaidām visa informācija ir pieejama vācu valodā, tāpēc es parādīšu tulkotu latviešu valodā informāciju, kas jums jādara solis pa solim. Katrs no jums, kas vēlēsies sākt vai nu iepirkties, vai arī strādāt ar šo kompāniju, jūs saņemsiet no cilvēka šādu te lapu. Augšpusē jūs redzat, šeit ir cilvēka numurs un parole. Tā ir iekšējā parole, kurā mēs ejam iekšā un iepērkamies jau ar atlaidēm. Šī ir uzņēmuma internet mājaslapa. Bet pirmais solis, kas ir jāveic, lai kļūtu uzņēmuma sadarbības partners, ir jāizpilda anketa un jāizvēlas pirkums. Pirmajā rindā mēs redzam 3 piedāvājumus – sieviete, vīrietis, firma. Pagaidām par firmu nerunāsim. Mēs ieliekam punktiņu, ja sieviete, tad pirmajā, ja vīrietis, tad otrajā. Rādīšu piemēru uz vīrieti. Un tālāk mums prasās rakstīt uzvārdu. Nu, ierakstīsim, piemēram, uzvārds Ozoliņš. Nākamā ailē mums ir jāraksta vārds. Jānis, populārs latviešu vārds. Un tad prasās dzimšanas datums, nu, pieņemsim 9. Prasās mēnesis un prasās gads. Ieliekam gadu. Nākamā aile, kas ir ID, to mēs atstājam tukšu. Un tagad ir tāda maza nianse. Uzņēmums ir jauns, ar piegādēm mums vēl tikai lietas risinās, un vietas, no kurienes mēs varam piegādāt, tas ir Polija vai arī Vācija. Un šeit mēs ierakstam, nu, konkrēti jūs saņemsiet uz e-mailu Vācijas adresi, kuru mēs piedāvājam. Ja jums ir pašam Vācijas adrese, tad jūs noteikti rakstat savu adresi un jūs saņemsiet mājās. Bet te iet runa par visiem tiem cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Vācijas, Latvija, piemēram, vienalga Anglija, jebkura valsts, jo mēs šobrīd strādājam uz visu pasauli un meklējam sev sadarbības partnerus. Tā ir tāda maza nianse. Jūs arī man varat uzdot jautājumu, kura valsts, kad būs atvērta un kā tas viss izmainās. Pirmajā ailē mēs ierakstam saņemto adreses ielu, kuru es jums aizsūtīšu. Otrajā jums ir jāraksta pasta indeks. Tas ir konkrēti cipariņi ar burtu. Trešajā ailē jūs rakstat pilsētu. Tas ir mūsu gadījumā šeit paraugā Vupertāle. Un tad mums ir jāievada valsts. Valsts, bet ar valsti ir tā, ka jūs redzat, šeit uzspiežot ir piedāvājums daudz, bet patreiz strādā Polija, patreiz strādā Vācija. Ja jums ir adrese vai arī jūs izmantojat mūsu adreses. Tāpēc šajā gadījumā, ja tā būs Vācijas adrese, jūs ieliekat Vāciju, ja mēs jums iedosim Polijas adresi, jūs iedosiet Polijas. Telefona numurs gan būs jūsu oriģinālais telefona numurs. Jūs ierakstīsiet savu telefonu numuru, nu, piemēram, tas būtu Latvijas telefona numurs. Tā tad man jānomaina, lai es varētu ielikt plusiņu. Plus, piemēram, 371, 45, 7, 4, 5, 6, 8, 9. Tā, ievadīt e-pastu. Nu, e-pastu jūs ievadīsiet, es arī varu ielikt kādu e-pastu. Tā, tad viss ir it kā aizpildīts. Šeit pie e-pasta pakavēšos nedaudz ilgāk. E-pastā jūs saņemsiet no uzņēmuma uzreiz saiti, uz kuras jums jāuzspiež, un tad tālāk uzņēmums jums piedāvās nomainīt paroli šim te internetu veikalam, internetu sistēmai. Jūs to izdarīsiet, un jums ir gatavs internetu veikals.
zemāk zem e-pasta pārējās ailes mēs neaizpildam, jo te ir piedāvāti bankas konta dati, kur jūs saņemsiet savus ienākumus, naudu. Patreiz to atstājam tukšu, jo to jūs varēsiet izdarīt arī no uzņēmuma lapas iekšpusē. Šeit šo arī mēs neaiztiekam, te automātiski būs kaut kāds numurs. Tas numurs ir tā cilvēka numurs, no kura jūs saņēmāt informāciju, jo jūs jau zinat, ka šajā uzņēmumā jūs varat ne tikai iepirkties, bet arī pelnīt. Un tāpēc tā sistēma jau visu automātiski uzskaita, kurš zem kura, kad, ko ir pircis, un līdz ar to jūs automātiski saņemat savu peļņu. Un šeit daudzums, tas ir pirmais iepakojums, par kuru jau jūs zinat, viens iepakojums, kopā ar piegādi līdz Vācijas adresei, tie ir 102 eiro. Te arī mēs neko nemainām. Ieliekam šeit punktiņu un spiežam tālāk informāciju, kas mums ir apakšā uz zilā lauciņa. Kad mums atverās šāda te lapa, kurā parādās, ka pa 106 eiro, ko mēs samaksājam, pati prece maksā 96 eiro, ja, plus piegāde 6 eiro, un te tas arī parādās. Tālāk mēs apstiprinām. Tad, kad mēs esam apstiprinājuši, tad parādās visa kopējā summa. Mēs redzam, ja šeit 80, vēl pievienotās vērtības nodoklis, un kopā mums ir 96. Un mēs spiežam doties uz kasi. Un tur tas, ka pie šiem 96 eiro mums pieskaita klāt vēl 6 eiro pār piegādi. Un piegāde 3 līdz 5 dienu laikā uz norādīto adresi. Šajā momentā, tālāk, kur mums prasa jau kartes datus, uz ailīti, kas ir pa labi, un mums uzreiz parādās visa pārējā informācija. Protams, kad droši vien, ka jūs maksāsiet ar kredītkarti, ieliek punktiņu kredītkartes vietā, tā ir jauna kredītkarte, šeit mēs norādām visu informāciju, kas mums ir, vai Mastercard vai Visa karte, mēs rakstam tālāk, kā jau tas parasti ir. Piemēram, es ielikšu Visa karti, mēs rakstam kartes numuru, un tālāk mēs rakstam kartes derīguma termiņu, kartes īpašnieku, un šeit mēs rakstam cipariņus. Bet tā kā patreiz pasūtījumu mēs neveiksim, tad šeit jums būtu pēc tam, ka jūs visi esat aizpildījis, jums būtu Jūs esat veicis savu pasūtījumu, informācija ir pieņemta, viss ir samaksāts un mēs varam sākt strādāt. Kas jādara būs tālāk? Jūs jau saņemsiet informāciju soli pa solim, jo, kā teicu, mēs strādājam izmantojot internetu tehnoloģijas, lai ietaupītu arī jūsu laiku. Un šeit jūs redzat jau, kad Jānis Ozoliņš ir ieguvis startera statusu un ir ieguvis savu numuru. Ja, kopā ar mani strādāsim un šo video izmantos jebkurš, kuram vajadzīga informācija, kādā veidā mēs piereģistrējamies uzņēmumā SWOB un kļūstam par uzņēmuma SWOB pilntiesīgiem pircējiem jau ar atlaidi. Paldies, ar tevi kopā bija Ingu un Petersone.